2025. gada jūnijā pie mums klīnikā ieradās Māris no Siguldas, kuram mēs veicām prostatas vēža ārstēšanu, izmantojot robotizētas radioķirurģijas iekārtu CyberKnife. Šeit jūs varat uzzināt visu viņa pieredzes stāstu, soli pa solim, kā notiek prostatas vēža ārstēšana. Es aizgāju pie ģimenes ārsta, man bija uz ādas pleķis, vienkārši pleķis. Es domāju, kas tas ir, un ģimenes ārsts izrakstīja analīzes, un pēc atbilžu rezultātiem aizgāju pie ģimenes ārsta, un viņš saka, rāda, viss ir kārtībā, tur kaut kāda jāpasmērē, bet tev tā kā paaugstināts ar PSA, es uz pauzes teikšu, man nekāda kaita vispār nav, nekādas pazīmes nekur nav. Aizgāju pie viena doktora, pie otra doktora, pie urologa, konsultēties ar vairākiem doktoriem, viņš saka, jāuztais ir biopsija. Un pēc biopsijas rezultātu saņemšanas šoks, agresīvs audzējs. Ko tālāk darīt? Grūti pieņemt vispārībā to. Un tad tālāk sākās konsultācija ar doktoriem. Nonācām pie viena viennozīmīga slēdziena. Labākais, kas tev tavā gadījumā ir Siguldā kibernāzes. Pirmā satikšanās ir pavisam vienkārši aizēja. Nokonsultējies, tev jau ir rezultāti, ka tu esi reāli slims, tev ir audzējis un galva sāp no tā visa, un ko tālāk darīt, kā to risināt. Ja? Un, protams, arī kā to savienot ar naudu. Tev ir pašam jāpieņem lēmums, kāda būs tava dzīves kvalitāte, bet ar personālu tu satiecies ļoti maz. Tu aizies uz konsultāciju, tev ir procedūra, katra reize, kad tu satiecies, tā ir kaut kāda pusstunda. Manā gadījumā bija 5 procedūras, biopsija un sagatavošana, kaut kāds 7-8 reizes pa pusstundai. Es esmu iztērējis savas dzīves priekš sevīm. Es varu pateikt tikai to labāko. Viss ir sagatavots, čik izdarīts, čik, čau. Tad man procedūra sākās 8:35 es iznācu ārā, un 8:40 es esmu darbā un strādāju. Jūs saprotiet, kas tas vispārībā ir? Nevis eju gulēt bezspēkā vai domāju, kā man mati kritīs ārā vai ķīmijas vai kas tur, ko tu. Nē, tu tikai esi lasījis visu kaut ko pareizi, kādas ziepes notiek cilvēkiem, ja? Nē, nav tā, grūti noticēt. Tā ir, man arī grūti noticēt. Man nav gara pieredze ar šo te slimību sadzīvot kopā, tad mana dzīves kvalitāte nav mainījusies tā, ka nemaz. Man procedūras gāja 2 nedēļas, 5 reizes procedūra. Es pa to laiku spēlēju pludmalē volejbolu, satikos arī ar pretējo dzimumu, ja? Tas ir normāli. Pie šīs te procedūras man ir draugs, ko mēs spēlējam hokeju Valmierā kopā. Viņš bija 6 mēnešus uz slimības lapas. Un vēl pēc 3 mēnešiem, tas ir kopā pēc 9 mēnešiem, viņš bija spējīgs uzkāpt uz ledus. Tad es jums pateikšu, es uz slimības lapas neesmu atradies nevienu dienu, tā ka nevienu dienu. Un manas kustības, aktivitātes nav ierobežotas, tā ka nemaz. Man beidzās ārstēšana 13. jūnijā. Es nejūtos tad slikti un nejūtos tagad slikti. Un tas ir pats trakākais, ka tu joprojām strādājot, darot visu, ja, tev pienāk kaut kāds brīdis, kad ir jādara nopietnas lietas. Manā dzīvē nav bijušas izmaiņas. Tā var teikt, čurāšana ir nedaudz savādāk. Tu jūti, kaut kas ir mainījies nedaudz, ja? Kurš kaut kādu pēc mēneša palika normalizējās normālā stāvoklī, tāpat tās urinēšana ir un viss pārējais, ja? Es nejūtu savā ķermenī nekādas atšķirības, ja? Ja tu gribi dzīvot kvalitatīvu dzīvi, tad tev vajag kvalitatīvas lietas ēst, lietot, un arī medicīnā kvalitatīvas lietas lietot. Ja? Man bija skepse, tāpat tās kā daudziem, es domāju, ka ir skepse, kāda dzīve ir pēc tam. Es varu pateikt pilnīgi noteikti, ka dzīve pēc tam nav vienkārši. Tev ir grūti sadzīvot ar galvu, ar savu galvu. Tu mēģini visu laiku novelt uz kaut ko, bet tā tas īsti nav. Un jo tu ātrāk izdari un kvalitatīvāk, tev vieglāk saprast. Tev ir jārunā ar sevi, jādomā un jārūpējas par sevi, protams. Jo, zini, no statistikas tu neaizbēgsi. Statistika ir briesmīga, ja?
no 50 gadiem līdz 60 gadiem, cik es esmu lasījis, ir 10% tā problēma, zināma problēma, to, ko vēl nezinu, tas ir cits stāsts. No 60 līdz 70 tur ir 33% un vēl trakāk. Tu stādaties priekšā katram trešajam 60 gados vairāk ir šī problēma. Veči par to nerunā, viņš labāk, kā sakoši zobus, latviešu sievietes māk paciest ļoti daudz ko. Saprotiet, tas ir, ja tu tam neesi nekad gājis cauri, tu to nesapratīsi. Pēc lēmumu pieņemšanas par terapiju mums ir ļoti svarīgi redzēt, kur reāli laikā atrodas prostata, tāpēc prostatā tiek implantēti zelta marķieri. Šī manipulācija ir ļoti līdzīga prostatas biopsijai, kura notiek ultrasonogrāfijas kontrolē, un pēc tam terapijas laikā mēs varam ļoti precīzi redzēt šo te marķieru pozīciju reāli laikā. Pēc lēmumu pieņemšanas par ārstēšanu pacientam tiek nozīmētas sagatavošanas manipulācijas. Viena no šīm manipulācijām ir datortomogrāfija, kura tiek veikta pacientam atrodoties uz īpaša vakuma maisa, kuru jūs šobrīd redzat. Tātad šis vakuma maiss tiek pielāgots pacienta ķermeņa uzbūvei un individuāli tiek pielāgots un tiek saglabāts visu terapijas laiku. Un šī datortomogrāfija mums ļauj pacientu nofiksēt tajā pozīcijā un šos plānus izmantot visu tālāko terapijas laiku. Pēc datortomogrāfijas izmeklējuma mēs pacientiem veicam magnētiskās rezonanses izmeklējumu, kas ir īpaši svarīgs, jo šajā izmeklējumā mēs redzam mīkstos audus, un šis izmeklējums notiek pēc īpaša CyberKnife protokola. Tas nozīmē, ka tiek izmantotas citas sekvences un parametri nekā tas būtu diagnostiskajā izmeklējumā. Un, protams, šo izmeklējumu mēs izmantojam individuālā plāna sagatavošanā. Šo pakalpojumu Siguldas slimnīcā nodrošina uzņēmums e-radiologs. Viņu rīcībā ir jaunākā Philips Ingenia 1,5 Teslu magnētiskās rezonanses iekārta. Pēc datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumu veikšanas mēs šos attēlus ievedam mūsu plānošanas sistēmā, un tad jau dakteris Mežeckis veic šo individuālā plāna sagatavošanu. Taisam jaunu plānu, izmantojot šīs ielādētās bildes, izvēlamies datortomogrāfiju, izvēlamies magnētisko rezonansi, vienu sēriju, otru sēriju un difūzijas bildes. Tā, ejam uz priekšu, izvēlamies prostatu, attiecīgo reģionu, ejam uz priekšu. Te jau ir iezīmēts dziedzera kontūras, prostatas kontūras, te ir arī urīnpūšļu kontūras pēc datortomogrāfijas un taisnā zarnas kontūras un arī urīna izvadu kanāla kontūrs. Un tas, ko mēs vēl darām, mēs skatāmies, kur ir audzēja taisni mēzgli, skatāmies gan diagnostiskos izmeklējumos, gan arī šajos taisītajos difūzijas izmeklējumos, saucamos ADC kartē un difūzijas svērtajos attēlos. Tā, un tagad mums tās bildes ir precīzi jāsareģistrē kopā, jo devas aprēķināšana notiek uz šīm, uz datortomogrāfijas bildēm, bet patiesībā anatomiskās struktūras vislabāk var redzēt magnētiskā rezonansē, jo datortomogrāfijā te viss tāds pelēks un tur grūti nevar tik precīzi redzēt. Un tam mums kalpo šie mazie marķierīši, ko ielikām iekšā, ja? Mums jāiezīmē viņi, vai programma saprot, un tālāk pēc šiem punktiem jau programma ļoti viegli var salikt šīs bildes kopā.
Nu tā, reku, izdrukājuši esam terapijas plānu un parādīšu arī, tā, šitā galīte būs, parādīšu arī bildē, kur tas viss atrodās. Tādītās, reku, te mēs varam uzlikt tādas krāsiņas, lai labāk redz tās izmainītās zonas, tur, kur ir košāka krāsa, ja, tur attiecīgi tie izmainītie audi. Un šitien savukārt ir tāda trīsdimensija rekonstrukcija no datortomogrāfijas. Šitie stariņi, tas attiecīgi tā kibernāža leņķi, no kādiem viņš pievadīs. Es daudz no tā nesaprotu. Liela sūde. Kā lai es saku, tās zonas... Godīgi saka. Nē, liela būtu tad, ja izaugtu cauri prostatas robežām, tad būtu lielāki, teiksim tā. Bet šeit viss ir prostatas robežās, jā. Ir samērā plašas tās zonas, gan vienā pusē, gan otrā pusē, bet šeit viss ir nekur nav aizskrējis tālāk, jā. Pēc mūsu terapijas, jā, audzēja šūnas sadalās, aiziet bojā uz otrreizējo pārstrādi aiziet, jā. Tas ir ķērā? Nē, pa aminoskābēm, obaltumvielām, tā kā māja pa ķieģelīšiem tiek sadalīti tā. Organismā tas notiek ar visām mirušām šūnām, vai neatkarīgi no tā, vai tās ir audzēji vai normālās šūnas. Bet pēc tam prostata paliek tāda pati lielāka? Prostata paliek vairāk tādi saistāudi ieaug iekšā, jā. Te mēs redzam, tā kā rēta? Kaut kas līdzīgs, tikai organismā iekšā viņš nav gluži tā kā ādai. Varbūt tas tiešām stulbs jautājums. Tas ir baigi ok jautājums, nav tāda stulbi jautājumi. Nu, te šitien ir dziedzeraudi veseli, ja, kur gaišāk. Viņi arī pēc laika tumšāk paliks. Ja uztaisīs magnētisko rezonanci pēc tur gada, 2, 3, tur būs viss tā tumša zona, jā. Nu, fiziķiem labs plāns sanācis, jā, cieši tā deva aptver to vietiņu, ko mums vajag ārstēt. Šitie pa vidu ir pat lielāka deva. Tās te var iekrāsot ar košāku līniju, jā, urīna izvadu kanālu mēs pasaudzējam, jā, tur atkal tā deva neiet virsū, bet tur, kur ir šitās izmainītās zonas, tur savukārt mēs iezīmējam un pēc tam fiziķis un mēs arī pēc tam skatāmies noteikts tilpums no noteiktiem audiem, drīkst saņemt noteiktu devu un šeit visi tie parametri ir izpildījušies, tā kā arī sagaidām, ka nebūtu kaut kādi baigie kairinājumi, jā. Nē, zin kā, vai daram to un es jums uzticos, reāli uzticos, un zin kā. Pirms uzsākt staru terapijas procedūru, mums ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai iekārta ir sagatavota darbam un vai šie individuālie plāni atbilst reālajā pasaulē šim te virtuāli sagatavotajam plānam. Tieši tāpēc mēs veicam gan individuālo plānu, dozimetrisko pārbaudi, gan arī iekārtas ikrīta, ikkvartāla un ikgada dozimetriskās un tehniskās pārbaudes. Ja šobrīd jūs redzat, kā medicīnas fiziķis veic šīs te individuālās plāna pārbaudes, izmantojot īpašas dozimetrijas filmas un skaneri un analizē šos te izmeklējumus. Kad šis izmeklējums ir pārbaudīts un atbilst absolūti precīzi tam, kas ir plānots, tad fiziķis ar ārstu vēlreiz pārskata šos te plānus, pārliecinās par to, ka viss atbilst tam, kas ir ieplānots, un mēs varam uzsākt pacienta sagatavošanu jau pašai ārstēšanai. Pēc individuālo plānu pārbaudes pacients uzsāk terapiju. Pirms terapijas uzsākšanas mums ir jāveic pacienta zarnu trakta sagatavošana, kas sevi ietver gan atbilstošas diētas ievērošanu, gan arī lokālas manipulācijas, kuras atbilstoši nepieciešamiem nozīmē radiologa asistents. Kad pacients ir gatavs terapijai, viņš dodās uz bunkuru, jeb uz šo terapijas zāli, kur tiek guldīts viņa individuāli sagatavotajā vakuma maisā un tiek uzsākta terapija ar Cyberknife robotizētās radioķirurģijas iekārtu. Terapijas laikā pacients bunkurā atrodas viens, bet mēs viņu novērojam ar vairākām kamerām, video kamerām, un arī attiecīgi iekārta redz pacientu, viņa stāvoklī
uz šī terapijas galda, kā arī marķieru novietojumu prostatā un automātiski seko līdz pacienta terapijas gaitai. Tieši tāpēc terapija ir ļoti precīza, kad mēs monitorējam pacienta stāvokli un arī prostatas novietojumu reāla laikā, un mēs varam piegādāt šo starojumu plānu tieši tā, kā tika mērīts šais te individuālajos plānos, un šis plāns tiek realizēts. Terapijas laiks apmēram 35 līdz 45 minūtes, un parasti pacientam ir 5 staroterapijas reizes, kuras vai nu notiek katru dienu, vai ik pārdienas. Ja šo terapiju veids vienu dienu izlaižot, tad pacientam mēs novērojam mazāku kairinājumu un mazāk sūdzības attiecībā uz agrīnajām blakusparādībām. Līdz ar to mēs cenšamies nozīmēt šo terapiju katru otro dienu. Pēc terapijas pacients ir brīvs, var doties savās dienas gaitās, un parasti viņi jūtās ļoti labi, izbauda atlikušos dienas laiku, pavadot Siguldas skaistākajās vietās. Pēc terapijas mēs monitorējam pacienta PSA līmeni. Normāli ir tā, ka PSA līmenim ir jāsamazinās, un tas notiek jau pirmo 3 mēnešu laikā, bet tāds reāls pazeminājums ir 6 līdz 12 mēnešu laikā. Paldies, un Labi. cerams, ka satiksimies tikai labā ziņā. Tieši tā. Okay.